Kas ir energoterapija? Tu burtiski translē uz visu pasauli. Elektroni, protoni un neitroni ir smalkākās daļiņas, ko pēta kvantu fizika. Un tas ir psihosomātika, tas ir par kā psihe iedarbojas uz cilvēka ķermeni. Visbiežāk klienti uz energoterapiju nāk ar absolūti dažādākām sfērām, tēmām un jautājumiem, ko vēlas atrisināt. Kas ir energoterapija? Sākšu ar to, kas ir enerģija. Tā nav ezotērika, bet kvantu fizikas termins. Enerģija ir pilnīgi viss. Nu, lūk, ūdens. Te viņš ir ciets, mēs viņu redzam iekšā glāzē kā matēriju, bet gaisā viņš ir gaistošs. Arī tā ir enerģija. Elektroni, protoni un neitroni ir smalkākās daļiņas, ko pēta kvantu fizika. Un tas nenotiek šajā 3D pasaulē, ko mēs redzam ar acīm. Tāpēc energoterapeits strādā ar cilvēku šajos 3 līmeņos, kas ir enerģija, kas ir ķermenis, anatomija un kas ir psihe. Tas ir psihosomātika, tas ir par kā psihe iedarbojas uz cilvēka ķermeni. Kādi ir bijuši viņa pārdzīvojumi, piedzīvojumi. Piemēram, atnāk klients ar kādu savu stāstu, ar kādu savu, sauksim to par triggeru. Piemēram, viņš saka, man visu laiku tādi nodevēji cilvēki. Cilvēki manā dzīvē nāk un vienmēr mani nodod un pieviļ. Vai tur sievietes saka, piemēram, vīrieši visi mani atstāja un nodod. Vai tur darbā man vienmēr piekrāpj. Vai tur kaut kur braucu ceļojumos man vienmēr apzog un piekrāpj. Skaidrs, ka tā ir viena situācija. Un atnākot pie manis klients, man stāsta šo. Un mans uzdevums ir lasīt viņa ķermeni. Jo cik interesanti tas nebūtu, šie piedzīvojumi un šie notikumi ir radušies senā tālā pagātnē, gan viņa pagātnē, gan vispār dzimtes pagātnē. Un to visu informāciju dod viņa ķermenis. Bet skaties, piedzīvojums ir psihē, kas savukārt dod informāciju pa visu ķermeni. Un caur šo informāciju tu burtiski translē uz visu pasauli, dodiet man vēl tādas situācijas, jo es esmu magnēts tam. Un cilvēks dzīvo nemitīgos tādos ciešanas piedzīvojumos. Un skaties, viena no teorijām, ko šobrīd piedāvā tirgus, ir iet uz dažādākām praksēm, 11,000 retrītiem un piedzīvot atkal un atkal šīs savas vecās lietas. Daudzas no tām lietām ir neekoloģiskas pret tevi, caur lielām sāpēm un ciešanām un smagiem tādiem pārdzimšanas piedzīvojumiem caur ķermeni. Bet es gribu teikt, ka ir metode, kas ir absolūti ekoloģiska, dziļa un ātra atbrīvoties un tā kā palaist šo informāciju tālāk un atbrīvot sevi no tās. Kas ir šie enerģētiskie bloki, ko arī ļoti gudri lieto šobrīd tirgū šo terminu? Man arī mēdz atnāk klienti un saka, Agnes, kur man ir enerģijas bloki? Es parasti uz viņu pasmaidu un saku, nu pastāsti man savu stāstu. Kas ir tas, kas tev visvairāk traucē dzīvot? Līdz ar to caur psiholoģiju, caur šiem viņa piedzīvojumiem mēs nonākam pie ķermeņa un tā ir loģiska vienkārši saikne. Loģiska saikne. Līdz ar to energoterapija nav stāsts par ezotēriku vai par kaut kādiem tādiem interesantiem ceļojumiem un plūdumiem kaut kur, nezinu kur. Ļoti praktiska pieeja konkrētai situācijai un konkrētai problēmai. Visbiežāk klienti uz energoterapiju nāk ar absolūti dažādākām sfērām, tēmām un jautājumiem, ko vēlas atrisināt. Nu, piemēram, man bija kliente ar ļoti akūti sāpošu celi, tā, ka pilnīgi klibo. Un cik interesanti bija, tieši tajā mirklī, tieši tajā situācijā viņa savā dzīvē mainīja, riktīgi vārds ir mainīja, pārrakstīja konkrētu dzimtes programmu, jo tur bija iesaistīta gan meita, gan māte. Un šo sesiju laikā, mums bija 4-5 sesijas, viņa atrisināja to, ko līdz šim dzimtās sievas nespēja atrisināt. Cits piemērs, man bija klienti, kurai, kā lai saka, foršas attiecības ir ģimenē, bet nemitīgi nav uzticēšanās vīram. Un viņa tā kā bailes tur ir apakšā, mēs zinām visu, kas nozīmē uzticēties. Un kāpēc mēs nespējam uzticēties. Un cik interesanti nebūtu, tur iegāja tēmā par tēti un par viņa izdarībām bērnībā, kas absolūti ir radījis viņai bailes gan no vīriešiem, gan no tēva kā figūras. Un skaidrs, ka tas ietekmē šīs dienas ģimenes situāciju dzīvē.
Līdz ar to tās lietas un tie risinājumie jautājumi ir absolūti dažādi. Gan fiziskas lietas, un tad ir bijuši klients, kurš saka, es esmu atnākusi, Agnes, uz diagnostiku. Uz diagnostiku, ar ko man vajadzētu pastrādāt. Arī tādas ir klienti. Bet visbiežāk ir kaut kāda lieta, un vienmēr ir labs jautājums. Ja tā viena lieta atrisinātos un tava dzīve būtu laimīga, kas tas ir? Un jebkurš jautājums, jebkura atbilde, kura tev atnāk, energoterapija var palīdzēt. Ja tu jūti, ka šis ir arī tāds instruments, ko tu gribētu, viens ir izmēģināt savā dzīvē, pielietot, un jūti, ka tas tev arī varētu palīdzēt atrisināt kādus tavus jautājumus, droši piesakies. Tu man vari uzrakstīt jebkuram no maniem sociālajiem tīkliem, vienosimies par laiku, par tikšanās vietu un tiekamies. Paldies par tavu uzmanību! Piesako kanālam, jo šeit ir daudz vērtīgas informācijas. Uz tikšanās!